Esiet domājuši, kāpēc ziemā pārtrūkst vadi? To mēs šodien noskaidrosim. Vispirms, kā elektriskā strāva nonāk līdz elektropārvades līnijām? Šeit ir hidroelektrostacija, kas ražo strāvu apmēram 3 līdz 10 kV lielā spriegumā. Tad pie hidroelektrostacijām atrodas speciāli mainstrāvas transformatori, kas var palielināt spriegumu līdz 110 vai pat līdz 330 kV. Un šāds spriegums ir augstsprieguma līnijās. Šāds spriegums ir ļoti bīstams. Piemēram, ja baterijās ir tikai 9 volti, tad šeit tas ir jau 330 kV, jeb apmēram tik cik 35 000 bateriju. Un kas šādā gadījumā jāievēro? Šādā gadījumā jums ir jāievēro, ka apkārt elektropārvades līnijām jāizzāģē koki, nedrīkst tūmā celt mājas un jānodrošina vadu nepārtrūkšana, jāseko tiem līdzi. Kā to panākt? Kā reāli to izdara, lai šie vadi mums nepārtrūktu? Lūk, šeit mums ir elektrovilciena vadi, kas ir nodrošināti ar papildus stābiem, trosēm un tā tālāk, bet tām elektrolīnijām, kas ir pie mājām, visbiežāk šādu stiprinājumu nav, bet tāpat uz tām līst lietus, sniegs un tos ietekmē temperatūru. Tāpēc ir jāsaprot, kas šajos vados īsti notiek saistībā ar siltumu. Šeit esmu uzzīmējis alumīniju vadu, ko parasti mēs redzam gandrīz kā resnu stiepli, bet es viņu esmu ļoti daudz reizes palielinājis, iezīmējis tādus sarkanus aplīšus vienā malā, un es viņus nezīmēju pa visu vadu, lai nesaraibinātu zīmējumu, un mēs šos aplīšus varam iedomāties kā alumīnija atoms. Tāpat kā citās vielās, arī alumīnija vadā šie, sauksim par daļiņām, kustās, un šī kustība ir atkarīga no temperatūras. Un šo kustību atkarībā no temperatūras sauc par Brauna kustību. Brauna kustību jūs varat novērot, vārot ūdeni, kur jums ūdens molekulas kustas aizvien straujāk, un tāpat jūs varat paņemt priekšmetu stikliņu, mikroskopam uzspilināt, iekrāsot uz šķīdumu, un lēnām sildot, novērosiet, kā tās daļiņas kustas haotiski aizvien ātrāk. Šī parādītajā vadā pie -20 grādiem daļiņu kustība ir ļoti lēna, un būtībā atomu viegli trīc, un to mēs varam tikai iedomāties, jo ar mums pieejamiem mikroskopiem to īsti nevar redzēt. Un šādā temperatūrā atomi ir ļoti cieši saspiedušies, kā līdzīgi kā pingvīna augstā laikā, tāpēc arī vads aizņem mazāk telpu un ir nospriegots. Un tas notiek tātad ziemā. Bet kas notiks pavasarī? Šādi varētu izskatīties vads pie +5 grādiem, teiksim, martā. Temperatūras izmaiņa delta T mums ir 25 grādi pēc Celsija, un tas nozīmē, ka daļiņas kustas salīdzinoši daudz ātrāk. Es gan tās esmu uzzīmējis vienalga ļoti tuvu vienotrai, un tāpēc, ka vads ir cieta viela un attāluma izmaiņas ir ārkārtīgi mazas. Tomēr tagad viņas kustās daudz ātrāk, haotiski uz visām pusēm, atsits vienu pēc otru un telpa palielinās, kas palielina vada izmēru. Kopējais alumīnija vada izmēra pagarinājums var sasniegt pusmetru uz 10 km. Padomājiet, cik pagarinās vads laikā ziema vasara 100 km garā posmā, ja, temperatūra palielinās pa 20 grādiem. Un palielinās arī diametrs, bet pašreiz tas mums nav tik ļoti būtiski. Līdz ar to jūs redziet, ka vads nav tik stingri nostiepts, un viņš arī ieliec. Apskatīsim, kā tas izskatās reāli dzīvē. Redziet, kā ir ieliekušies šie vadi. Šādi vadi vējā var sapīties, jo ārā ir tikai -10 grādi pēc Celsija, un padomājiet, kas ar tiem notiks, ja tie ir no alumīnija un temperatūra sasniegs +10 grādus. To jūs varat noteikt, izmantojot tādu linearitātes koeficientu. Un ja šādi vadi sasatīsies kopā un izolācija nebūs pietiekama, tad visdrīzāk izsitīsies drošinātāji un pazudīs strāva. Ko tad dara? Varbūt esiet pamanījuši šādas iekārtas atsvars pie dzelzceļa līnijām. Tos izmanto, lai noturētu vadus vienādi nostieptus.
Bet tajās elektrolīnijās, kas piegādā mums elektrisko strāvu vai arī trolejbus vadiem, nav šāda iekārta atsvara. Tāpēc vadi tiek taisīti no tādiem materiāliem, kas mazāk tiek ietekmēti vai ietekmējas no temperatūras izmaiņām. Tātad viņiem šis termiskais lineārais koeficients ir krietni mazāks. Un vai arī trolejbusiem tie tiek nostiepti ar papildus stiprinājumiem, nu kā piemēram šajā gadījumā. Un tie tiek arī regulāri pārbaudīti, jo augstā laikā garums ievērojami samazinās, kā jau mēs to saprotam, un tie kļūst trausli. Jūs varat pamēģināt pārlaust sasaldētu makaronu un salīdzināt to ar nesasaldētu. Redzēsiet atšķirību. Ceru, ka jūs sapratāt domu par vadu izstiepšanos.